Var sakot, ir interesanta tēma. Man visu laiku likās, kad mēs visu jau to tāpat zinām, bet acīm redzot, ka vajadzēs vēl vienreiz to pateikt skaļi un maksimāli, cik mēs varēšu saprotam. Mums kristiešiem ir viens tāds pants, ko mēs operējam visās dzīves situācijās, kuru mēs visi zinām, priecājieties vienmēr, un tad mēs šo pantu ņemam visur līdzi, bet īsti līdz galam neizprot to domu, kas tur tajā ir ielikts, un kāpēc tas tur tika pasniegts. Runāsim mazliet par prieku, jo Bībelē tas ir. Salmana pamācībās arī ir par prieku, bet tur ir vairākās secinājums, jo Salmans pats ir teicis par sevi, kad viņam ir bijis viss, un viņš ir izdarījis secinājums, bet tas nenozīmē to, ka to māca evaņģēlijs likt akcentu uz prieku, kas ir bez izpratnes. Viņš teica, ka labāk baudīt, priecāties, gan arī baudīt iekārs, jo tā dzīve ir tāda nevisai. Tie bija tikai secinājumi, tie nav ieteikumi. Tie ieteikumi varētu būt drīzāk priekš tiem, kas stūrē uz elli, izklausās dīvaini. Labi, es neminēšu daudz raksturvietas, kaut gan es to varētu darīt, ja mēs to vien darītu, kā šķirstīt un lasīt raksturvietas, bet es pieļauju, ka jūs zināsiet, par ko iet runa, par kurām raksturvietām. Tāpēc paskatīsimies uz to, ko Bībele māca, ko Kristus māca. Tas, kas Salamonam bija secinājumi, tikai tāpēc, ka viņš to varēja izsacināt, tā, ka Dievs viņu bija svētījis ārēji bagātīgi un arī iekšēji, tie bija tikai secinājumi, bet tas nenozīmē to, ka tagad mēs ļaujamies baudkārēm, baudām visādā veidā, jo dzīve taču ir skarba un galā viss ir iznīcība, ne? Un tas ar tādu attieksmi tiesas dienā diez vai, ka tu tiksi cauri norādot, redz, kur Salmans taču to teica, Dievs, un es tāpēc ļāvos visu veidu baudām un iekārēm un tā tālāk. Protams, ka ar tādu situāciju netiksim nekur tālu, tā pateikšu vienkārši. Ja? Tas neies cauri tiesas dienā, jo evaņģēlijs tomēr kaut ko citu māca. Un pāris raksturvietas grib parādīt, kad ir starpība tajā, kad cilvēks var priecāties. Starpība tieši starp neticīgajiem un ticīgajiem. Un šo prieku, kas ir neticīgajiem, parasti izmanto arī ticīgiem. Visticamāk nezināšanas dēļ, visticamāk. Jeb, kā saka, romiešiem bija tāds pants, kur ir ticība bez izpratnes. Tur ir tāds pants, ka tas ir ļoti slikti, protams. Un te arī ticības mācības sevi ietver gan prieku, gan krustaņemšanu, gan visus spektrus ietver sevi. Un ja ticības mācībā nav skaidrības, tad būs grūti, pat līdz mērķim nenonāks. Tas tā kā tagad jauni ceļi sabūvēt, un ja tu nokļūdies vienreiz, tā ir viss. Tad milzīgu līkumu, milzīgu laiku zaudējumu, tu atkal var atgriezties. Tas ir labi, ja atgriežas, citu neatgriežas uz savu mērķi, uz savu šaurā ceļu. Labi. Skatāmies, pasaulē cilvēks iegūst prieku bez Dieva. Iegūst prieku. Tāpēc, ka ir izpētīts, kad prieks, līksma sirds ļoti palīdz veselībai, kaut kādiem iekšējiem procesiem palīdz tīri fiziski, un tas ir viss ļoti labi, un cilvēki pie tā pieturās, un kristieši gadās, ka arī to ņem vērā, un pie tā pieturās, bet atkal jāsaka bez izpratnes, jo prieks var izrietēt no kā? No klubiņiem, koncertiem, ekskursijām, kur mēs tur vēl varētu ielikt, jociņi, visādi jociņi, visādas izklaides. Un tas nes savā ziņā kaut kādu prieku. Gan ticīgiem, gan neticīgiem. Ticīgiem vajadzētu būt ar citu attieksmi, bet gadās, ka ticīgie iet līdz ar neticīgiem. Un tas nozīmē to, ka šis prieks ir bez ticības pamata, kas ved principā uz nekurieni. Ja ticīgais izmanto šo prieku, kas ved uz nekurieni,
ja viņš to izmanto. Jā, tad ir jāsaka Salman, tad tas ir labāk nekā nekas, bet tomēr Dieva vārds to tā nesaka. Dieva vārds saka kaut ko pretēju. Bēdas tiem, kas priecājās, ja? Atceramies, ko Jēzus teica. Bēdas tiem, kas priecājās. Tad ir tā. Liekas no malas, kas tur slikts, koncerti, kaut kādi pasākumi, joka pasākumi. Liekas, kas tur slikts, nav nekas slikts. Tāpat kā nekas slikts nav, ja cilvēks noslauka sev mājās putekļus. It kā nekas slikts nav, bet ja mēs ņemam to pašu augstāko latiņu, tad tas ir par grēku, diemžēl. Jā, noslaucīt putekļus ir par grēku. Jocīgi, ko tas sans runā? Es vairāk lieku akcentu uz to, kad cilvēks laukot putekļu parasti ir aizgrābts ar mājas tīrīšanu, ka viņš beigās nav pievērsts uzmanību nekādu, ne lūkšanai, ne Dieva vārta lasīšanai, kas ir pirmais bauslis pēc būtības, tie, kas nezināja. Ja? Viņš nav padomājis par Dievu, viņš nav bijis nomodā par savu dvēseli, jo viņš bija aizgrābts, viņš iesāka slaucīt putekļus, un beigās māja ir ģenerāli iztīrīta, bet ar tukšu dvēseli. Un ja nāk Kristus, ko tu teiksi, Dievs, man vajadzēja putekļus noslaucīt. Šī gadījumā es nesaku, ka putekļus noslaucīt tas ir slikti, grīdi izmazgāt slikti, es vienkārši pasaku to, ka mums ir pirmām kārtām pirmais bauslis. Pirmais bauslis pa lielam, kā Jēzus teica, ja tu gribi būt pilnīgs, atstāja arī putekļu noslaucīšanu. Protams, tu noslaucīs putekļus, protams, ka tu izmazgāsi grīdi, protams, trauks nomazgās, viss ir normāli, bet nevis tā, ka tu esi aizgrābts ar šīm lietām. Saprotiet, nevis tā, ka tu esi aizgrābts ar šīm lietām. Labi, es mazliet novirzījos no tēmas. Skatīsimies tālāk par prieku. Kāds tad ir īsti evaņģeliskais prieks? Ja mēs skatāmies Kalna runu, tas ir 8. punkts, evaņģeliskais prieks. Jo Dievs saka, svētīgi garā nabagi, svētīgi, kas raud. Iedomājieties, tā ir svētīgi. Tu baidies raudāt varbūt par saviem grēkiem. Un Dievs saka, tad, kad mēs izejam šos pakāpienus, kas ved uz debesu valstību, gara nabadzība, slāpes, bēdas. Un tas nozīmē totālu paļaušanos uz Dievu. Jo tad, kad mums ir bēdas, ko mēs darām? Mūkam prom, ja sākam lūgt Dievu. Principā es uzskatāju tukša lūgšanu. Lūgt par to, lai Dievs tev atvieglo, jeb dzietina vai, es pat nezinu, atbrīvo no ciešanām, no sliktiem apstākļiem. To lūgt vajag, bet uz to nav akcents. Lūgt mums to vajag, lai Dievs atvieglo ciešanas, lai tev, kā saka, palīdz, izturēt, palīdz uzticēties Dievam. Nevis tas, ka tu aizmūs. Jo Dievs saka, kas mani mīl, tur mans baušus, un tā, ka mēs turam baušus, kas tas ir asketiskais dzīvesveids pēc būtības. Tas ir tas, ka tu spēj pagriezt otru vaigu, tad, kad tev ir grūti. Tad, kad tev ir slimība, jā, mēs lūdzam Dievs dziediem, bet parasti Dievs nedziediem, tāpēc, ka viņam svarīgi tavu dvēseli, jo šī slimība tevi ierobežo grēkā, nāves grēkā visticamāk. Būtu labi, ja tu tiktu ar savu sirdi galā un domās negrēkot. Jo Dievs saka, ik viens zars, kas nenes augļus, es to tīru, kādā veidā viņš tīra. Mēs to zinām ļoti labi, bet vēl vienreiz atgādināšana. Gan ar slimībām, gan ar apstākļiem, gan ar sliktiem cilvēkiem, kas ir apkārt, kuri tev nepatīk. Tas, kas tev kaitīja ģimenē, darbā, politikā. Dievs tīra tevi. Bet ja tu viņam sit par rokām, tad kāda jēga vispār tad, paļauties uz Dievu? Tu jau pēc būtības nepaļaujies, vairs nepaļaujies. Tu pat esi aizmirst to, ka tavu mati ir skaitīti, ka Dievs tev vēro un redz. Tu domā, ka viņš ir izlaidis vadības grožus, ka viņš ir pazaudējis vadības grožus pār tevi. Tātad Kalna runā mēs redzam slāpes, bēdas. Mēs to visu redzam. Un tikai tad, kad vēl notiek
papildus ciešanas, vajāšanas kristiešiem, tad Dievs saka, tajā dienā priecājieties. Un cilvēcīgi liekas, paga, kāds prieks vairs. Es te ciešu, mocos. Tad, kad tu ciet un mocies, protams, izdzīvo šo te posmu. Paļāvībā uz Dievu, paļāvībā, uzticoties Dievam, izdzīvo šo posmu. Un tad, kad tev būs skaidrība, kas tu pa mēslu gabalu esi un Dievs tev tīri, lai tikai tu negrēkot, lai tikai tu būtu nomodā par savu dvēseli. Tad, kad būs šī gara nabadzība izdzīvot un viņam jābūt līdz mūža beigām, tikai tad tev iestāsies miers, kad tu sapratīsi, ka Dievs tev tīri. Gan ar apstākļiem, gan ar cilvēkiem, gan ar slimībām, gan ar kaut kādā vientulību varbūt pat, ja? Kurš principā būtu jātiek vaļā, tāpēc, ka vientulība tas, tā ir patmīlības izpausme pēc būtības, tāpēc, ka cilvēks sev tik ļoti mīl, ka viņš neaizliedz sev. Un atnāk vientulība. Ja viņš aizliedz sev, viņš būtu iekš Kristus, pirmajā pauslī iekšā, viņš lasītu Dieva vārdu, viņš arī lūgtu par visu to, kas ar viņu notiek, un paļautos uz viņu. Tātad, prieks, kas ir evaņģeliskais prieks, tad, kad tu apzinies, ka Dievs tev mīl, tieši caur šiem grūtajiem apstākļiem. Tad, kad tu saproti, ka tam ir rezultāts, ka tam ir mērķis, ka tas nav vienkārši tāpat, ka tev grūti, un Dievs, aizmirs, es biju aizmirts, reku, tev mocās Jānis, reku, Pēters mocās. Nē. Tā tas nav. Un tad, kad tu apzinies, ka tas Dieva rokās, un tu apzinies, ka viss, kas sit tev par patmīlību, ir bijis slava Dievam, par visu pateicamies Dievam. Un mēs par visu priecājamies tikai tajā brīdī, tad, kad ir izpratne, ko Dievs dara ar tevi. Tajā brīdī, tad, kad tev ir izpratne, tu spēj normāli priecāties, nevis uz aklo, tikai tāpēc, ka kāds muļķīgi jociņi pastāstīja, kā pasaulē notiek. Nevis uz aklo, kad jāpriecājas, tāpēc, ka tas nes veselību. Tad labāk esi slims vai kroplis, bet ieiet Dieva valstībā. Priekš kam tev veselība, lai varētu atkal kalpot savām iekārēm? Priekš kam tev veselība, labāk esi slims, bet priecājies par to, ka Dievs dara visu, lai tev atturētu no grēka. Dara visu, lai tev palīdzētu atturēties no grēka. Jo paši labi saprotam, ka tad, kad mēs ciešam miesā, mums vairs negribās neko darīt to, kas neklājās. Televīzijas programmas skatīties negribās, gribās baudīt klusumu. Vairs negribās šivrēt pa virtuvi un cepešu taisīt, tāpēc, ka tas nav vajadzīgs, jo tu cieti miesā. Tev ir labi, ja tu tur drusciņi apēdi kaut kādu auglīti, un tu jau esi priecīgs. Ir kā paēdz, un tāpat laikā vieglums sajūta, ja neesi tur pārēdies, ka tev bikšu vīles spiež jau, bikšu jūsti jāpataisa vaļā, ja? Tad, kad mēs to saprotam, tad mums ir līgsmība, tāpēc, ka mums varenais Dievs darbojās pie mums. Un viņš izmanto šos instrumentus, tavas dvēseles labad, priekš tevis, jo viņš teica, kas ir vieglāk pateikt, ņem gultu un staigā, vai tomēr tavu grēku ir piedot. Viņš tādu salīdzinājumu pateica. Jo ir vieglāk, Dievam pēc būtības ir vieglāk tev darīt veselu, bet kāda jēga? Ja tu savu veselību ieguldi iekārēs iekšā, kad tu ieguldi savu veselību, kad tu pieķeries pasaulē, tad kāda jēga? Un patiesas prieks ir tad, kad tu esi brīvs iekšā kunga, neatkarīgi kādi ir apstākļi, neatkarīgi no tavas veselības stāvokļa, neatkarīgi no tiem cilvēkiem, kas ir apkārt, kad tu esi brīvs, tā ir brīvība. Un šī brīvībā, kad tu iemanto prieku, ko Dievs dod, tas ir pavisam cits līmenis, kuru neviens nevar atņemt. Dievs saka, priecājieties tajā dienā, ka jūs pat vajās. Pat politiski būs problēmas kaut kāds. Priecājies. Un tev ir pamats, tev ir fundaments, un tas ir Kristus. Tu vari priecāties. Bet ja tu priecājies tikai tāpēc, ka jāpriecājās, jo veselībai tas ir labi, tāpēc, ka tā Dievs saka, jā, bet neizprotot šo evaņģelisko mācību, tad tas prieks ir sekls, es teikšu, bērnišķīgs. Es pat pieļauju, ka tas pants, kur ir rakstīts priecājieties vienmēr, tur ir rakstīts pirms tam pamāciet tos, kas nekārtīgi dzīvot, ne jau tas, ka fiziski viņš tur nekārtīgi tur dzīvo, tur puteļi traukli nenost, bet tur ir vairāk par dvēseles stāvokli. Pamāciet. Un priecājieties vienmēr. Un tas attiecās vairāk nevis uz zīdaiņiem, kam nav sajēga, kā Dievs darbojās pie cilvēka sirds, kam nav sajēga, ko nozīmē iet šo šauro ceļu,
tad tas noteikti neatiecās zīdaiņiem. Jo kāds viņam, tad ej uz klubiņu, ja tev tā visa nav, tu tici Dievam, un tev vajag prieku, ja? Un kur zīdainis dabūs prieku bez šīs izpratnes? Tas ir tāds viens aspekts, tikai viens aspekts. Un tad, kad mēs redzam šo fundamentu, tad, kad mums ir krusta dzīve, ka mēs praktizējam, tad nav iemesls nepriecāties tikai tāpēc, ka mēs zinām, ka mūsu grēki ir piedoti un ka mums ir skaidri redzams maršruts, kā virzīties uz Dieva valstīm. Bet, ja mēs priecājamies bez šī te fundamenta, šīs evaņģeliskās mācības pamata, es nezinu, tas nekas nav, tas ir seklis. Es uzskatu, ka principā tas neatiecās uz zīdaiņiem, jo zīdaiņiem pirmkārt vajag apskaidrību, kas ir evaņģēlijs. Viņam vajag parādīt, ko nozīmē aizliegt sev un ņemt krustu ikdienas. Labi, tagad, lai nebūtu tik daudz vārdu, pastīsimies tādu rakstu vietu, Ebrejiem 10.3.4, tur ir rakstīts tā: jo jūs esat cietumniekiem līdzi cietuši un ar prieku uzņēmuši savus mantas nolaupīšanas, zinādam, ka jums ir labāka un paliekama manta. Viņi kaut ko zināja. Ja viņi to nezinātu, viņiem būtu iemesls bēdāties. Bet viņi zinājumi saprata, ka nekas nenotiek bez Dieva ziņas. Viņi saprata, ka Dievs viņus ļoti mīl. Protams, cilvēcīgi liekas tā ir ķeķība, ko es tagad runāju, nepavelti bija par to brīdiem, bet viņi saprata šo Dieva mīlestību. Ar to, ka ir uzvedušies kaut kādi bandīti žuļīgi, kas aplaupa viņus. Es saprotu, cilvēcīgi to ir grūti saprast, bet tad, kad mēs saprotam un uzticamies Dievam, ne tikai svētdienās, vai tad, kad ticīgie sanāk kopā, bet uzticies Dievam ikdienas dzīvē un praktizē Dieva vārdu, tu personīgi praktizē. Nav iemesls nepriecāties, nav iemesls bēdāties. Cilvēcīgi varbūt tu bēdāsies, bet iekšē tu saproti, es esmu ļoti pieķēries mantai, ka Dievs man vienkārši rauj nos no pasaules, lai es to neiemīlētu un neliktu akcentu uz savām iekārēm, uz savu patmīlību. Mēs tik ļoti mīlam savu ķermeni, ka tas pāriet bieži vien visas normas, un tad Dievam ir jāiejaucās cauri šādiem jocīgiem cilvēkiem. Ar prieku esat uzņēmuši savus mantas nolaupīšanu. Tas nenozīmē, ka viņi aizskrēja uz klubiņu, papriecāties, jo viņiem taču bēdas ir, un bēdas krauj veselību, ne? Tas noteikti to nenozīmē. Pastīsimies vēl vienu rakstu vietu. Kolosiešiem 1. nodaļa 24. pants. Pāvils saka tā: tad es esmu līgsmis savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā. Tas ir interesants pants, ko daudz nesaprot, vai neredz, vai nezinu, kā tur citi iemesli. Un Pāvils ir līgsmis savās ciešanās. Tas ir tas, ko es teicu. Tu vari priecāties normāli, kristīgi, tad, kad tu saproti, kas notiek ar tavu dzīvi. Tad, kad tu praktizē ticības dzīvi, tikai tad tu vari priecāties. Protams, nāks domas virsū, kā tev tā gadījās, kaut ko varbūt kaut kas jādara lietas labā, tie cilvēcīgi. Jā, to mēs varam darīt, bet ja tavu ticība ir tik liela, un viņai jābūt tik lielai. Ja tu praktizē Kristus teikto, tad viņai jābūt tik lielai, ka tu arī šajās problēmās spēj priecāties, tāpēc, ka tu saproti to, ka Dievs darbojas pie tavas dvēseles. Šādā veidā izmantojot šos jocīgos, cilvēcīgi runājot, jocīgos instrumentus, apstākļus, cilvēkus. Ja? Un tad, kad to saproti, tad kāpēc vai nepriecātos par to, ka Dievs ir iejaucies tavā dzīvē? Es zinu, tas evaņģēlijs daudziem ir nepatīkams, sevišķi tie, kas nepraktizē krusta dzīvi, atvaino, bet es ceru, ka ir cilvēki, kas tomēr nopietni ņem vērā Kristus vārdus, runājot par krusta dzīvi. Tātad mazliet patulkošu par šo 24. pantu. Tad es esmu līgsmis savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā.
savās ciešanās, piepildīdams to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām, kur viņš piepilda savā miesā par labu draudzē, kas ir viņa miesa. Viņš to nes savās miesās šīs ciešanas, un viņam tas pietrūkst acīm redzot. Jo Jēzus teica, mēs atceramies, kad bija tie divi tādi cilvēciņi, kas gribēja sēdēt tajā dienā Dievam pa labo roku, un viņi tā bravurīgi bija. Un tad tur bija tāds pāns. Tā, ko te palika? Kā neesmu izrakstījis, nu labi. Jā, Mateja 20:23. Jēzus saka, jums dzert manu biķeri. Viņš prasīja, vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru? Viss tās ciešanas iziet un tā. Un viņi saka, jā, braši, un Dievs saka, jā, jums būs to dzert. Un šodien mēs arī dzeram. Mēs ņemam līdzdalību Kristus ciešanām. Kristus sita, apspļaudīja, nonievāja, pazemoja. Arī mēs to izdzīvojam savās dzīvēs. Viņu izkropļoja, arī mēs to piedzīvojam savās dzīvēs ar slimībām, piemēram, ja? Un Pāvils te runā par to, ka viņš ņem dalību šitajā visā. Viņš arī dzer šo biķeri. Savus draudzes labad. Viņš bija tik brīvs, ka šie visi apstākļi, miesas ciešanas, garīgās ciešanas, kā ja tā var izteikties, ja tās nērtības, viņš to uzņēmās sevis. Viņš neizvairījās, viņš nezvanīja draudzē, lūdziet par mani, jo man tur ir problēma un vēl kaut kas tāds. Nē. Te ir rakstīts, ka piepildīdams tos, kas vēl trūks no Kristus ciešanām. Kristus izcieta pa pilnai programmai, mēs mazliet. Un ja mēs mazliet tam ciešam, mums ir tendence uzreiz brēkt un kaut ko mainīt cilvēcīgi, lai tikai neciestu. Pāvils gluži otrādi. Viņš pat priecājās. Un tajā laikā ticīgiem bija sajēga. Diemžēl jāsaka tāds skarbu vārds sajēga. Viņus aplaup, viņi priecājās. Viņiem dara miesas bojājumus, viņi priecājās, viņus nicina, viņi priecājās. Jo viņi ir Kristus sekotāji. Ja Kristus cieta, kā tautā saka, Kristus cieta un tev liek ciest, ja? Jo evaņģēlijs, ja baušļi vienmēr cilvēkam liks ciest, izklausās ļoti jocīgi. Izklausās. Kāpēc? Tāpēc, ka baušļi vienmēr liek dzīvot asketisku dzīvesveidu. Baušļi kaut ko liek mainīt tavā dzīvē, kaut ko atteikt, lai mēs neiemīlētu pasauli. Bauslība ir tā lieta, kas cilvēkam palīdz dzīvot garīgu dzīvi, kas palīdz nošķirt cilvēku no miesiskā uz garīgo, lai gars būtu dzīvāks, asāks, spēcīgāks. Un baušļi ir tas, kas to dara. Baušļi, ja jūs gribat, principā vēl vienreiz pateikšu, tā ir gara izpausme pēc būtības. Un interesanti, ja? Vēl trūkst no Kristus ciešanām. Pāvils saka, man vēl trūkst tas, ko Kristus cieta, man vēl trūkst tās sāpes un problēmas, kas man tas vēl nekas nav, tas man pietrūkst. Un es esmu priecīgs, ka man ir tās ciešanas, jo es ņemu dalību Kristus upurim. To pašu pantu mēs varam redzēt Filipiešiem 2:17. Te ir tā. Bet, ja es izlasīšu, kā mums te ir satulkots, kaut gan baigi negribās, labi izlasīšu arī krievis, bet, ja man arī jāizlai savus asins, nesot jūsu ticības un kalpošanas upuri, tad es priecājos. Priecādamies kopā ar jums visiem. Tas pants, ja tu viņu nesaproti, tad ir grūti saprast vispār, par ko iet runa. Pastīsimies krieviski. Tas ir Filipiešiem 2:16. Кревиски там. Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался, не тщетно трудился, но если я и соделываюсь жертвою за жертву в служении вере вашей, ka viņš ir par upuri, kuram upuri, Kristus upuri. Viņš ir par upuri, Kristus upuri, pēc būtības.
Un tad viņš par to priecājās. To radujus jums visiem lāmiem. To radujus visiem lāmiem. Viņš nes upuri par upuri. Izklausās tā jocīgi, ne? Tāpēc, ka viņš sevi upurē Kristumu pēc būtības ar visām šīm ciešanām. Latviski tu tā kaut kā tas pazūd, te vienkārši nesot jūsu ticības. Principā tu vajadzētu būt latviski tā, bet ja man arī jāizlēj savas asinis, lai līdzinātos Kristus upurim, un tā būtu latviski jābūt, bet tas ir pazūds, te tulkojumā viņu vienkārši nav. Viņš izlēja savas asinis, lai līdzinātos Kristus upurim, tā vajadzētu būt latviski. Un es parasti raizējamies, kāpēc mums tāds ciešanas. Tāpēc, ka tev ir jāpielīdzinās Kristus upurim. Kristus cieta, ja, mums jābūt Kristu tādā mērā, lai mēs arī augšām celtos. Tas jau nav vienkārši tā, tu cieti, jā, tā dzīve tāda skumīgi, bēdīgi, it kā, nu tā cilvēcīgi, ja. Bet ja tu to saproti, tad būs prieks, tāpēc, ka līdz ar Kristu tu augšām celsies. Ne tikai tu esi pļāpātājs, ka tu tici Dievam un kasi vēderi un gaidi Kristus otru atnākšanu un dzīvo iekāris. Tā nav ticība, tas ir farizējisms kaut kāds. Tu jau no malas var izskaties apaļš un pūkains un balts un vēl nezinu kāds, jā, pievilcīgs. Bet ja tu nepraktizē ticības dzīvi, tad ir bēdīgi. Tad ir bēdīgi. Tā. Tas bija par to te, par prieku, jā, evaņģelisko. Ka mums ir gatavība iemantot visus apsolījumus, bet tu nevari iemantot apsolījumus. Jā, ir pēc žēlastības, to arī mēs redzam evaņģelijā, bet ja mēs ejam šo likumīgo ceļu, tad gribot, negribot, Dievs tev palīdzēs. Diemžēl tā jāsaka, Dievs tev palīdzēs nošķirties tev no pasaules. Viņš palīdzēs. Tā, tā ir tā galvenā doma, es viņu laikam vairāk mēģinošu neattīstīt attiecībā par prieku runājot. Ja šis prieks ir balstoties tieši uz to, ko es teicu, ka tu vari pakļauties Dievam jebkuros apstākļos, slimībās, cilvēki slikti, vēl kaut kas kaitiņā. Ja tu spēj paļauties uz Dievu, tas prieks ir īsts. Un es pieļauju, ka Dieva gars būs tik spēcīgs tevī, tāpēc, ka tu dzīvo gara dzīvi. Dievs tev palīdz nošķirties no pasaulīgā, ka tas gara dzīve būs, tas gars būs tik dzīves, ka tu būs spējīgs priecāties neatkarīgi vispār kāda apstākļa ir apkārt. Tāpēc, ka tu esi iekš Kristus. Nevis tikai vārdos un teorētiski zini, ka tu esi kristietis, bet tu fiziski ar savu dzīvi esi apliecinājis, ka tu esi iekš Kristus un tu necenties izvairīties no ciešanām un problēmām. Ja ir maza ticība, ja Bībele tomēr saka, lūdziet par visām lietām, tad var lūgt, bet galvenokārt man paša pieredze tāda, ka ir lietas, par kurām es daudzām lūdzu un daudz kas nenotiek. Atliek pagriezt otru vaigu. Ļaunumam, ja tā var pateikt, ja, tam fiziskiem. Bet ar izpratni, ka tas palīdz mums būt nomodā par savām dvēselēm, lai nošķirtu sevi no visa veida iekāriem un grēkiem. Labi, es tagad pārsviedīšos uz vienu tēmu, citu mazliet. Daudz nebūs. Paskatīsimies romiešiem, jo es to mazliet pieminēju, tāpēc paskatīsimies romiešiem 10. nodaļu. Es izlasīšu visticamāk, kā vajadzētu būt latviski, jo mums tas tulkojums ir ļoti švāk iztulkots. 10. nodaļa no 1. līdz 3. pantam. Tur ir tā, es izrakstīju tulkojumu no dažādiem avotiem, bet doma ir vienalga. Tikai latviski tas kaut kur pazūd, tā īsti nesapratīs. Bet ja mēs šo te uztversim, tad varbūt latviski spēsim saskatīt tas, kas tur tika runāts. Tur ir tā, kur Pāvils saka, liecinu tiem, kas deg par Dievu, bet bez saprašanas vai pilnas izpratnes. Un šo varētu mierīgi sasaistīt ar prieku, jo mēs arī bieži cenšamies priecāties, bet bez izpratnes. Jo neizprotot Dieva, 3. pants, jo neizprotot Dieva taisnību, centušies to saprast,
bet pa savam. Viņi nav pakļāvušies Dieva taisnībai, izrādās. Principā krusta dzīvē nav pakļāvušies. Visu laiku izvairās. Mūsdienās mēs tādi visi esam, mums ir problēmas, lūdzam Dievu, jā. Vienreiz, Dievs neatbrīvo, ko mēs darām, un visu laiku lūdzam, un esam ieciklējušies, gan izliet depresijā stāvoklī jau esam. Tad ir tā, ka viņi nav sapratuši Dievu taisnību, tie cēluši savu izpratni, savu taisnību, un nav pakļaujušies Dievu taisnībai. Un te ir runa pārsvarā, mēs to varam sasaistīt arī ar ciešanām, jo mums parasti gribās to vieglo evaņģēliju, apsolījumus, kas nav domāts priekš zīdaiņiem. Apsolījumi nav priekš zīdaiņiem, apsolījumi ir priekš tēviem, kas ir sasnieguši Kristus briedumu, ja priekš jaunā radījuma, ne tikai teorētiski, bet fiziski. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tad, kad tu esi atstājis grēku un es atgriešanās savus, to tas arī nozīmē. Un tad, kad tas ir, tad sākās pārdabīga dzīve. Principā visi apsolījumi sāk darboties. Mums jau ir tāds ieradums, ka mēs atstājam nāves grēkus, smagos grēkus, maziņos mēs neievērojam, pat negribam ievērot. Un tā ir problēma, tas ir klupšanas akmens, šie maziņie grēciņi. Ja viņi ir daudz kā smiltis, un viss tas sasumējot, tā ir liela nasta uz cilvēku dvēseles, kas neļauj dzīvot garīgu dzīvi. Tas tev gremdē. Iedomājies, smilšu maisu uzlikt tev uz muguras un pamēģini papeldēt, kur tu aizpeldies, drīzāk nogribs. Tā kā mums ir jācīnās ar visiem grēciņiem. Mums jānes atgriešanās augļi ne tikai no nāves grēkiem, bet no visiem grēciņiem. Un ja šo nesaprot, tad sanāk, ka kaut kādu jaunu evaņģēliju izdomājam, ka vajag svētīt viens otru, tur svētīt, Dievs apsvētīs, vēl apsolījumiem stāv, un citi tur demonstrē, ko uz Bībeles stāv. Tas ir vienkārši tāds teātris, tas neko nedod, tā nav dzīvība, tāpēc, ka dzīvība ir Kristus taisnībā, kas ir ne tikai vārdiem pasacīti, bet kad tu pakļauj savu dvēseli Kristus taisnībai. Tas bija tas viens tāds atkāps. Un mēs varētu vēl pie reizes nolasīt, ko es arī pieminēju, par Jūdu. 109. psalms. Iespējams, kāds to nezināja. Un ja nav atgriešanās no grēka, bet ir tikai grēka nožēla, tā kā Jūdam, tad tava kristietība principā ir satriekta. Principā, pēc būtības cilvēks, kurš līdz Dievam, ja viņš neatgriežas no saviem grēkiem, necenšas, necīnās, viņa ticības laiva ir sadragāta, kā jaunā derībā teica. Pa Jūdu es to nolasīt, tāpēc, ka gribējās mazliet kaut ko savādāk. Citādi es tevi pa prieku runāšu, un beigās visi bēdīgi ir. Kā sanāk runā pa prieku, bet bēdīgi, jo grūtības un problēmas. Bet ja mēs to visu saprotam, un ja mēs praktizējam ticības dzīvi, tad jau nevajadzētu būt bēdīgiem. Bēdīgi var būt tie, kas ir ļoti patmīlīgi, kas mīl ļoti, ļoti savu dvēselīt, kas mīl savu to miesisko, tad ir bēdīgi, pēc šāds sprediķi būs bēdīgi. Tas vienkārši liecina, ka tev trāpīja Dieva vārds un tev palika skumji, tāpat kā tas bagātais cilvēks, kur Dievs teica, viena lieta tev trūkst, ka tev viss tas ir jāatstāja, un viņš palika bēdīgs, tāpēc, ka trāpīja. Ja tu esi bēdīgs pēc šīs sprediķa, tad tev trāpīja, un slavu Dievam, izdara secinājumus pareizes, un esi svētīts. Visu.